124. Mercedes projekta trešā daļa iet dziesmā. Re, kur ir mūsu donora grīda. Krēsla kronšteins pilnā izmērā, ideāļņikā. Šitien bišķiņi ir rūsa, to visu vajadzēs aptīrīt. Un šis lonžerons mums ir visā garumā. Principā ideāls, izņemot šīs divas vietas, kuras izskatās tīrāmas. Mūsu lonžerons izskatās šādi. Nu, tāds, it kā labs, bet tomēr kaut kāds ķēzīts. Par cik mums viņš ir ideāls, rezervē, tad mēs viņu iespējams tāpat nomainīsim. Nu, šo, nezinu vai visu mainīsim, bet šo te metināto daļu pavisam noteikti. Jautājums, kuru nezinu, ir, vai šie kabeļi pagriežās uz šo pusi un iet pa sliekšņa iekšpusi. It kā tam tā nevajadzētu būt, bet varbūt, ka tas tā ir. Bet visticamāk, viņi uziet šeit un pa šejien aiziet uz durvīm. Bet varbūt arī nē. Tāpēc man arī nav nekāda endoskopiskā kamera. Tāpēc es šajā te jau sajātajā metinātajā vietā izgriezīšu kontrolu caurumu un redzēšu, kas ir iekš sliekšņa. Jo te man šeit nav starpsienas kā citām mašīnām. Te ir šādi. Jau. Nu, kā redzam, iekšā nav nekādi kabeļi, un tas mūs priecē. Bet te ir some shitty welding jobs. Kili. Tā kā tā. Redz, kur papakšu iet caurulītes, bet tas ātrumu mums nemazina, jo viņas tāpat ir tādas kaut kādas. Lai gan viņas nav nemaz tik sūdīgas, varbūt, ka tomēr atvienošu viņas. Bet, ja viņas būs pārāk sūdīgas, es vienkārši griezīšu, lai tik trūkst un liks jauns. Nu, pēc ilgas domāšanas un mērīšanas un zīmēšanas esmu it kā sazīmējis daļu, ko mēs griežam ārā. X-inč griežas ārā, plus-inč, nu, ķeksīts paliek. Šādi te mēs močīsim ārā visu. Vienkārši visu ies ārā. Te apkārt šitā tāds kaut kāds fragments apmēram mainīsies, nu vēl lonžeronu pēc tam nourps. Tad jau izdomās, kā tur kas ko kā. Nu, ļoti sarežģīts un atbildīgs moments šis ir. Izgriezt ir viens, bet otrs ir izgriezt precīzi otru. Tā, lai viņš smuki ieiet iekšā, jo smukāk ieies, jo labāks metinājums sanāks. Jo viens ir, kad nogriež bišķi pa garu, tad vēl ok, var piegriezt, pieslīpēt. Bet, ja nogriež par īsu, tad sākās liekie metināšanas darbi, lielās karsēšanas, un visi baigi nepatīkami. Tā kā cerēsim, ka viss būs pa skaisto. Principā vēl viena lieta, ko es sapratu, ka vajag darīt, par cik mums šuvies šeit. Mums reāli traucē durvis gan izgriezt, gan ērti metināt pēc tam. Tas ir numur 1 un numur 2. Šie te kabeļi, kas aiziet te, iet pa augšu.
it kā tikai tas šļauka aiziet uz durvīm, ja. Bet tāpatās tas jau ir labs faktors, lai gan viņa te vienojās nost. Bet tāpatās mums te ir āters slēdzis pievienots, sapratu. Un šis mums negriežās nost. Tā kā mums viņus vajag izmaukt ārā. Un durvis ir jāņem ārā.
ellīgi laikietilpīgs un nervu ietilpīgs process ir tīrīt šādu te rūsu, jo it kā izskatās baigi tīrs un spīdīgs un viss baigi labi, vai ne? Bet reāli es tiešām nezinu, vai kamerā var redzēt, bet pašās tajās bedrītēs iekšā ir stilbrūns, un tā ir rūsa. Un tā ir visdziļākā rūsa sanāk. Un ja viņa netiks iztīrīta līdz galam, tad no katras šīs te bedrītes viņa ies uz āru, lai vai kā tas tiktu apstrādāts un tā tālāk. Tur ir rūsa, un tas nozīmē, ka viņa nāks uz āru. Tepat vajadzētu bez mazai notīrīt tā, ka ja ar mikroskopu un mikroskopu, bet palielināmo stiklu skatoties, neredzētu rūsu, tāda būtu pietiekami tīrs. Man vēl bija doma, kad tā kā ar slīpējumu ripu noiet ķipa. Te viņš tā kā visu tā kā augstākos punktus noslīpētu līdz zemākā punkta tā kā augstumam. Bet tad sanāk būtu baigi plāns metāls jau paliktu. Vēl ir opcija visur, kur ir rūsa, tāda dziļāka. Tas ir šādi, kur nedaudz, tur elementāri notīrās, kur nav dziļās poras. Ja? Tur nekādus brūnumus neredz, pat ar kaut kādiem palielināmajiem. Bet šitajās vietās bez mazai jāsāk domāt, vai vienkāršāk nav un ātrāk. Labāk varbūt arī vienkārši to visu mainīt. Un te ir punktmetinājumi. Katrā ziņā es vēl turpināšu tīrīt. Labs variants varbūt būtu smilšu strūkliņa kaut kāda mazā šeit. Nezinu. Varbūt kaut kas tāds būtu jāiegādājās. Jo šī jau it kā ir jaunā donora grīda, kur ir salīdzinoši laba, vai ne? Bet tāpatās. Teiksim, rekur zem šejienes jau arī rūs ir. Lai tur kārtīgi tiktu notīrīt nost. Tad šis ir reāli jāurbja nost, jāņem nost, viss jātīra. Un te viss šitā apakšā iekšā arī, kas ir diezgan tāds vēlīgi dārgs process. Bet, tas reāli ir jādara. Labi, ka iekšā slieksnī reāli nav rūsis, principā, bet reāli nav. Tas ir ļoti pozitīvi. Man jau kādus 2 gadus garāžā mētājās nopirkts šāds te līdzeklis. Un reāli lēts salīdzinoši. Ir arī vurts līdzeklis, bet tas bija kaut kādi 40 eiro, laikam kaut kur burka tā kā uz otra šitā vai 2. Un, nezinu, ir doma beidzot izmēģināt šo te reāli nav nemaz izmēģināts. Un tur rakstīts ir, ka kaut kādai mikronu rūsai, ka viņš pirms krāsošanas paredzēts un tā, un 2 līdz 3 stundas iedarbība. Un rūsai, kas nav biezāka par 100 mikroniem. Grūti tā vizualizēt, vai te ir 100 mikroni vai nav, bet, manuprāt, te ir mazāk. Vai vairāk, nezinu, bet pamēģinās uzklāt, kamēr viņš darbosies, tīrīsim visu pārējo, un tad, kad viņš būs izrēģējis, notīrīsim viņu vēlreiz nost un skatīsimies, vai mēs tur redzēsim vēl kaut kādas rūsas pazīmītas vai nē. Kārtīgi ierīvēs, lai viņš tur iešļakstās iekšā tajās šķirbās maksimāli iekšā. Smirdiņš diezgan ellīgi īsnībā.
kaut kāds tur bija man šie tas stāsts, kad nopirku šito, un vai nu kaut kas sabiedēja, ka viņš esot pārāk naidīgs, ka viņš tur bez mazai caurumu izkodīšot metālā, vai arī tieši rīktīgi nosodīja, nu tā kā to līdzekli, teica, ka tas jau nav tāds, kāds viņš bija kādreiz, ka tagad viņš kaut kāds sūds ir. Un tāpēc nemaz viņš tā paigi netika izmantots, bet, nu, beidzot nebaidīsimies likt viņu lietā. Es domāju, ka šis ir īstais brīdis.
Lūk, šādi te izskatās izreaģējis buvanovs. Rakstīts, ka rūsa pārvēršās violetā krāsā. Tā kā vietām tādos punktiņos var redzēt, ka ir bijusi rūsa, viņš ir izrēģējis. Izskatās, ka diezgan labi notīrās, bet tomēr tie dziļie punktiņi, viņiem ir nepieciešams kaut kāds reaģents. Mēģināsim tīrīt nost un skatīsimies, kāds rezultāts. Nu, un šādi izskatās pēc tīrīšanas. No sākuma izskatījās, ka it kā ir rūsas punktiņi iekšā, bet tā kārtīgi tiešām ieskatās, tad nav. Un izskatās, ka beidzot tas rezultāts ir tāds, kā plus mīnus gribētos. Tagad jāvarb no šitie. Un jātīr šeit. Un rekur jau notīrīju. Visur, kur bija kaut kāds rūsas pazīmes. Un iesmērēju arī ar to pašu reaģentu.
Tā, nu es nocīnījies te līdz vakaram jau. Šie te nourpti abi notīrīti, uzlikts bivonols vai bovonols, vai kā viņi tur sauc. Reko lonžeronam galvu nogriez, tas arī bija sarūsējis no iekšpuses te. Un tā kā viss. Kurā tā šitā bija? Trešā daļa, ja? Trešā daļa noslēgusies. Kur ir mūsu detaļas arī. Šito es vēl domāju, vai nav pārāk sarežģīti varbūt uztaisīt no jauna viņu. Tā kā tā viņš ir.